Sveiki! Jau no gada pirmajām dienām pasaulē notiek briesmu lietas. Un varētu domāt labi, ka mums ir no nodokļu maksātāju naudas dažādā treknuma pakāpē uzturētie plašstraumes mēdīji, kas par šīm briesmu lietām stāsta Latvijas sabiedrībai. Taču neskapēc, vai arī ļoti skaidrs, kāpēc viņi par to stāsta savdabīgā veidā. Piemēram, atveram portālu Jauns.lv šodien un izlasam par briesmīgo notikumu Amerikā, kur sievieti nošāvis ICE, migrācijas dienesta aģents. Un lūk, kā mums vēsta portāls Jauns.lv un tā ļoti profesionāli kvalificētie kadri. Bijusi ASV viceprezidente Kamala Harisa ir nosaukusi šo te baiso notikumu par gāzes apgaismojumu. Kādu gāzes apgaismojumu? Ko? Protams, ir noticis visvienkāršākais. Angliski ir tāds teiciens gaslighting, kas nozīmē emocionālu manipulāciju. Teiciens cēlies no kaut kādas sendienu lugas gaslight, kur, cik es atceros, vīrs mēģina pārliecināt sievu, ka viņa ir traka, jo ieslēdz gāzes apgaismojumu vai kaut ko tur tam līdzīgu un izliek un saka, ka nekas tāds vispār nav noticis. Var sakot, jā, bet var sakot, tā tad no nodokļu maksātāja naudas diezgan labi dzīvojošie, sifu un mafu naudas diezgan labi dzīvojošie Jauns.lv kadri, neies pūlēties, ierakstīs gaslighting, tad tas ir gāzes apgaismojums. Bet tas ir tīrais sīkums. Tāpat kā tās naudiņas, kuras no nodokļu maksātāja naudas izrīt, tāds Jauns.lv ir pilnīgs sīkums. Salīdzinot ar tiem 50-70 miljoniem eiro gadā, kurus patērē parazīti no tā sauktā Latvijas sabiedriskā mēdī. Atveram to pašu sabiedrisko mēdī, kurš, kā zināms, ir slavens arī ar to, ka par 200,000 eiro vai kaut ko tam līdzīgi aizsūtīs uz Vašingtonu īpaši stulbu tanti vārdā Ina Strazdiņa. Ina Strazdiņa šai laikā nav spējusi, ja es kaut ko neesmu palaidis garām, nointervēt nevienu augstu ASV valsts amatpersonu, nav spējusi tikt klāt nevienā nozīmīgā pasākumā, ja neskaita, protams, cilvēku aptaujāšanu dažus kvartālus no sprādziena vai kaut kā tam līdzīga. Par šo tātad no Latvijas nodokļu maksātāju kabatas tiek maksāti šie 100-200 tūkstoši. Tas tā tikai iesākumā. Tad, lūk, šī pati stulbā Ina Strazdiņa, un es paskaidrošu, kāpēc es tik pārliecināti lietoju tieši šādu apzīmējumu. Šodien sabiedriskajā mēdījā ir nopublicējusi ziņa par to, kā ASV senāts ir izvēlējies vēstnieci Latvijai, kas esot kaislīga Trumpa atbalstītāja. Nekas rakstā par kaislīgo Trumpa atbalstīšanu gan neliecina. Tur ir tikai pēdējā rindiņā pieminēts, ka daži mēdīji pieskaita minēto vēstnieci pie tiem, kas ir visvairāk palīdzējuši Trumpa kampaņai un par to tagad saņem amatus. Bet ne par to runa. Cilvēks, kas rij nodokļu maksātāju naudu aizgūtnēm un no kura varētu cerēt, ka tad, kad viņš kaut ko, vismaz, pat viņš nav bijis klāt, viņš nav uz kādu preses konferenci, nav ticis, bet viņš kaut ko tur paņem no citiem avotiem, sagremo un uzraksta raksteli. Tad viņš kaut vai paprasītu mākslīgiem intelektam, es esmu stulba, pārlasi lūdzu un pasaka, vai te viss ir pareizi. ASV senāts neizvēlas vēstniekus nevienā pasaules valstī. Vēstniekus izvēlas prezidents, viņa domu biedri, birojas, administrācija un tā tālāk un tā tālāk. Viss, kas ir jāizdara senātam, ir šī izvēle jāapstiprina vai var gadīties arī jānoraida. Viss. Senāts neizvēlas vēstnieci Latvijā un nevienā citā valstī.
kā mums to mēģina jau ar virsrakstu apgalvot stulbā Latvijas sabiedriskā mēdīja tante Ina Strazdiņa un viss šis sabiedriskais mēdījis. Pie tā es piebildīšu vēl tikai vienu. Kad uz ielas pagadās Lexus vai kaut kāda cita īpatna mašīna, kas izpilda kaut ko pilnīgi neaprakstāmu un prātam neaptveramu, un kad jūs paskatāties un redzat, ka pie stūres sēž dīvaina blonda būtne, tad dabiskā reakcija ir, sasūkājusi. Paskatoties uz Inu Strazdiņu, ir skaidrs, ka šis noteikti nav tas gadījums. Un tā nu ir mīkla. Ko tādu ir paveikusi, ar ko tā ir izkalpojusies un kam ir izkalpojusies šī te tante, lai viņu aizsūtītu nevis uz vilka dirkšņiem, kur visticamākais ar viņas kompetenci pietiktu, bet uz Vašingtonu. Un otrs jautājums ir, ja reiz jūs idioti, jūs braunas smoļenskas, roķes, zūzenas un tā tālāk, izdomājat, ka tieši šādu vajag izšķērdēt 200,000 nodokļu maksātāju naudas, tad kāpēc jūs neuzliekat vismaz kādu redaktoru, kas stulbās tantes tekstus pārbauda? Nu kāpēc? Visu labu!